Meistars Knechts. Meistars Knechts. Esiet sveicināti, ēterā raidījums Meistars Knechts, un pie mikrofona ir Māra Rozenberga un Oris Silabriedis. Vārdu savienojumu mākslīgais intelekts. Man ir tāds sajūta, ka pēdējos gados piesaucam gandrīz jau bezgaumīgi bieži, bet arvien tam ir savs iemesls, un arī mēs raidījumā Meistars Knechts šodien no tā neizvairīsimies, jo mēs vēlamies savā ziņā turpināt pagājušajā mēnesī iesākto sarunu par to, kādam tad būtu jābūt ideālam valsts vīram, bet šajā gadījumā plašāk par to, kādas prasmes būtu nepieciešams, tā teikt, harmoniskam cilvēkam mākslīgā intelekta laikmetā. Un tad mēs dabiski nonākam līdz jautājumam, kas vispār ir šīs cilvēku prasmes un kā tās mainās un vai izglītības sistēma tiek tam visam līdzi. Arī kādas apdraudējumus mūsu prasmēm rada mākslīgā intelekta piedāvātie ļoti ērtie īsceļi un beigās arī kā trenēt smadzenes laikā, kad kļūst arvien vieglāk to nedarīt. Un par to šodien sarunāsimies ar 4 dažādu jomu profesionāļiem. Tradicionālās kultūras pētniecības starpnozara mākslas grupas SERDE vadītāju Signu Pucenu. Labdien! Filozofu Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Ventu Sīli. Labdien! Psihologu un pētnieku Edmundu Vanagu. Labdien! Labdien! Un Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas vadošo pētnieku Gundi Bārziņu. Labdien! Viena no tām ierosmēm šai sarunai bija Venta Sīļa nesena intervija žurnālā Ir, kur jūs dalījāties ar profesoru Zandus Rūbenes domu, ka izglītībā būtu jānodala 2 līmeņi, proti faktu zināšanas, ko var trenēt ar mākslīgo intelektu, un otrs būtu tās augtās cilvēka prasmes. Proti domāšana, filozofiskās debatas. Kā jūs teicāt, fokusam ir jābūt uz integrālu izglītību, kur liela nozīme ir arī filozofijai, psiholoģijai, ētikas studijām. Un arī ideāls valsts vīrs būtu tāds, kurš spēj apvienot ētiku, domāšanu un rīcību. Es gan nezinu, vai tāds vienredzes kaut kur eksistē, tomēr šāda valsts vīra audzināšana ir izglītības sistēmas galvenais mērķis, un tik tālu, cik tas būs manā ziņā, es ar to nodarbošos. Man ļoti aizķērās acis pie šīs frāzes, jo mēs jau pagājušā mēneša raidījumā tiešām runājām par to, kāds tad ir mūsdienu politiķis, un gal galā, ja mēs izvēršam šo domu plašāk par to, kādam būtu jābūt tam harmoniskajam cilvēkam, tad atslēgas vārds cilvēku prasmes. Vai mēs varam vienoties vispirms, kas tad ir tās cilvēku prasmes, ko mēs saprotam ar šo vārdu? Vent. Tās cilvēku prasmes es tā ļoti plaši iezīmēju, var jau viņu saukt arī par humanitārajām zinātnēm. Tur ietilpinot visu, ko saprot antropoloģija, psiholoģija, socioloģija, vēsture, kultūras, dažādas izpētes jomas. Bet, es te saliku kaut ko, gatavojoties raidījumam, saliku tādu sarakstu, kas, manuprāt, izsaka šo te cilvēku zinātņu mērķi. Pirmais mērķis, kāpēc vispār tas ir jāmācās kaut kas, un ko cilvēks mācās, tā ir spēja reflektēt par savu pieredzi. Otrs ir izturēt neviennozīmību. Tā ir īpaša prasme, nevis censties visu novest līdz kaut kādai primitīvai, visiem skaidrai idejai, bet spēt sadzīvot ar zinām veidu neizzināmību, ambivalenci, nenoteiktību, tā skaitā arī ētiskajos jautājumos problemātiskām lietām. Tālāk spēja uztvert otru kā vērtību, kā subjektu, nevis kā objektu. Tā ir atsevišķa prasme, kas ir, faktiski tas ir Kanta kategoriskais imperatīvs, kas vienkārši tiek pārtulkot šeit spēja otram cilvēkam iedot pietiekami daudz cieņas, atbildības un patstāvības, lai nemanipulētu ar viņu. Tas ir, jūsu žurnālistu darbā, tas nozīmē, ka jūs klausītājiem piedāvājat zinām veidu instrumentus, bet necenšaties klausītāju vietā izdarīt secinājumus, atstājot to kā tādu cieņas apliecinājumu, kad klausītājs pietiekami gudrs ir, lai pats tad savilkt to visu kopā. Tālāk, lēmumu pieņemšana bez algoritma. Ko tas nozīmē? Tā kā es pasniedzu ētiku dzīvē, parasti ir tā, ka pēc visiem ētikas semināriem, debatēm nāk studenti un prasa, bet pasniedzēji, priekš ieskaits, pasakiet, kā tur ir? Var tos abortus darīt vai nevar? Kā ir pareizi? Vai eitanāzija tas ir ok vai nav ok? Un es saku, ka nav tādas atbildes uz šo jautājumu. Jums ir jāpieņem lēmums situācijā, kur jūs nekad nevarēsiet būt pārliecināti par to, ka tas ir pareizais lēmums, tā kā tādās kaut kādās apstiprinātās, vispār saprotamās kategorijās. Un tā arī ir tā ētikas būtība. Ētika saskarās ar to, ko nevar aprakstīt kā likumu. Ētika ir tur, kur jurisprudence apstājās, viņa tur nereglamentē. Un ētika ir tādā nozīmē, zināms, cilvēcības mērs, ko tu darīsi arī tad, ja tev tur neuzrakstīs priekšā, kā dzīvot un kā darīt un kā domāt. Tālāk, emocionālā pašregulācija.
Var to saukt par apzinātību, var to saukt vienkārši par kaut kādu veidu savaldību, kas mazina impulsivitāti. Tālāk mentalizācija, vēl viens psiholoģijas termins, ko daži noteikti labi zina. Tas ir spēt saprast sakarību starp uzvedību, emocijām un savas uzvedības ietekmi uz citiem cilvēkiem un viņu emocionālajām reakcijām. Tālāk diferenciācija, to, ko populāri psiholoģijā sauc par robežām. Spēt saprast, kur beidzos es un sācies tu, un spēt to saprast gan personības psiholoģijas virzienā, nospraužot savas privātās robežas, gan arī saprotot to plašākā politiskā kontekstā, kas tad ir mana brīvība un kur mana brīvība beidzās un sākās otrs cilvēka brīvība. Tālāk spēja sērot. Manuprāt, ļoti maz novērtēta spēja, ko nozīmē spēja sērot. Tas ir spēja palaist vaļā notikumus, kuri ir bijuši traumatiski, kuri ir bijuši emocionāli nozīmīgi, bet kuri jau pieder pagātnē. Kaut kādas nepiepildītas ilūzijas un viss pārējais, lai iemantotu to, ko varētu saukt par brīvību pašam no saviem pārdzīvojumiem. Tad iekšējais novērotājs, noturība pret ievainojamību un spēja spēlēties, jeb rotaļīgums. Tāds tas saraksts. Un tagad mums priekšā ir ideālais cilvēks. Es drīzāk viņu sauktu par cilvēku prasmīgo, cilvēku spējīgo eksistēt kaut kādā sociālā kontekstā. Jo šīs cilvēku prasmes jau ir nepieciešamas sadarbībā ar cilvēkiem un pašam sevis pārvaldīšanā. Tās ir gan brīvības prasmes, gan sociālās iemaņas tādā vienā paketē. Un tās iegūst, tā ir audzināšana, izglītība, viss kopā. Varbūt ar kādu no tām arī piedzimst. Noteikti tur ir uz iedzimtas bāzes izveidotas pēc tam tālāk prasmes. Ja cilvēkam nepiemīt tāda lieta kā empātija, es viņu šeit īsti neieliku, bet tas, manuprāt, pieder pie tik bāziskām prasmēm. Ja cilvēks ir psihopāts, tad viņam ļoti grūti pastāstīt, ka citi cilvēki ir vērtība. Viņš vienkārši nesaprot to, viņa emocionālā pieredze arī darbojas citādāk. Kā liecina pētījumi neirozinātnē, ka tur parāda, ka tie daži smadzeņu apgabali, kas par emocijām atbild, dažiem cilvēkiem neaktivējās. Un tur neko nevar darīt. Bet šīs sarunas kontekstā mums droši vien, ka būtu vērts nodalīt tās sociālās un domāšanas prasmes, kuras jūs dažādas tikko uzskaitījāt, un arī fiziskās prasmes, kas arī ir būtiskas un no kurām, manuprāt, mēs arvien vairāk un vairāk deleģējam dažādām digitālām ierīcēm un mākslīgiem intelektiem. Signi, jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas daudz ir domājis par to, kā saglabāt arī šīs fiziskās prasmes. Jā. Es klausos un domāju, ka tās prasmes manā ieskatā būtu tā tradicionāli jāiedala arī tādās prasmēs, kas ir saimniecības prasmes, ar kurām mēs ģimenē augam, un kas ir tāda pamata lieta, tīri, lai mēs vispār funkcionētu un lai mēs iekļautos sabiedrībā. Saimnieciskas prasmes ir kaut vai mājas uzkopšana, kaut vai jebkāda veļas mazgāšana, kas arī tagad mainās. Es vēl atceros, kā mēs mazgājām veļu, tad, kad man bija 10 gadi, un tagad ir veļas mašīnas. Ja. Mainās daudz, kas mūsu sadzīvē ne tikai dēļ mākslīgā intelekta, vispār mainās dēļ tehnoloģijām, gan sadzīves tehnikas ienākšanas, gan visādiem instrumentiem, kas mums palīdz apkopt dārzu, remontēt māju un darīt lietas, kuras mēs līdz kaut kādam laikam esam darījuši ar rokām. Mēs šīs prasmes esam pārņēmuši dzīvojot ģimenēs, saimniecībās, viensētās vai kopienās, kur mēs to no vecākiem esam mācījušies. Ja? Tad tagad tā vairs nenotiek. Jau tas nav mākslīgais intelekts, bet tā jau vispār tiešsaistes platformu visa būtība, ka mēs varam pajautāt jebkuru lietu un atrast risinājumu tam. Viena daļa tad būtu šīs saimnieciskās prasmes, kuras mēs mācāmies kaut kādā vīzē, tomēr ģimenē, bet otra ir tās amata prasmes, kuras tad mēs izvēlamies, mēs mācāmies, mēs izvēlamies sev profesiju un tad padziļināti ejam tajā vienā vai otrā virzienā. Kādreiz tas tomēr bija, mēs, ja skatāmies uz šīm prasmēm, kuras mēs vēl varam dokumentēt, vecāka gadagājuma cilvēki stāsta par to, ko viņi ir darījuši savā bērnībā, jaunībā un kā viņi ir, piemēram, tīrījuši skursteni, gājuši zvejot, medīt. Ja? Tad tas tagad tiek pārņemts, to dara amatu meistari. Vai citviet tas ir kā tādi dārgi hobiji. Mēs redzam, ka daudzas prasmes, kas kādreiz ir bijušas ļoti ikdienišķas, šobrīd ir dārga hobija. Jā, jo tas vairs nav izdzīvošanai nepieciešams. Jā, bet es tagad pat aizdomājos, vai prasmju izzušana ir tiešām saistīta ar mākslīgo intelektu. Īstenībā šis process sākās krietni agrāk. Jā, tas nav saistīts ar mākslīgo intelektu. Un, ja jūs jautājat man par mākslīgo intelektu, es viņu drīzāk uztveru kā
Vispirms man šķiet, ka tā tomēr ilgtermiņā varētu būt mūsu ilūzija, bet šobrīd es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā mēs varam dokumentēt, kā mēs varam savas tradīcijas saglabāt. Un tad, ja gadījumā mūsu vairs nebūs, bet mākslīgais intelekts vēl būs, es kaut kā tomēr gribētu ticēt, ka tā būs varbūt tā vienīgā atmiņa par mums kā par tautu vai kādu prasmi. Ja tas zīmē pavisam apokaliptisku ainu, vai Guntim Bārzdiņam tagad būtu, kas sakāms par šo apdraudējumu, jā? Apdraudējumu. Ilūzija arī varbūt. Es nezinu, vai tā ir ilūzija. Tas, ChatGPT veidīgais mākslīgais intelekts, kuram, pašlaik 4 gadi praktiski, ka jau tūlīt apritēs. Es domāju, ka viņa ietekme ir drusku pārspīlēta no vienas puses, kad bija tādas domas, ka viņš pārņems pasauli un tā tālāk. Tā nav. Viņš ir tāds diezgan asprātīgs, bet diezgan viduvējs tajā pašā laikā visās jomās. Un lietā, ja cilvēks viņu nepieskata, viņš pats par sevi nespētu eksistēt, ne labu darīt, ne sliktu. Tā kā to mākslīgo intelektu es tā pārāk augstu neliktu. Tā kā es teiktu, ka tā ilūzijas vārds varbūt ir pareizs. Jā, es tieši par to ilūziju arī domāju, jo, lai gan tas iznākums jau nav pārāk augstvērtīgs, bieži vien cilvēkam tomēr ir tā ilūzija, ka te ir viens rīks, kas man palīdz izdarīt to, kas man līdz šim bija jādara pašam. Man vairs nav pašam jālasa, pašam jākonspektē, pašam jādara daudz citas lietas, un šīs ir viens no prasmēm, kuras mums ir liels vilinājums, tā teikt, nodot ārpakalpojumā mākslīgajam intelektam, tāpat kā mēs nododam prasmi aust vai gatavot ēst vai uzkopt māju ārpakalpojumā dažādām tehnoloģijām. Un tā vēlme meklēt īsceļus, kur nogriezt tos stūrīšus, kur atrast vieglāko risinājumu, jau laikam cilvēkam ir dabiski. Es nezinu, cilvēks slinkais ir tāds termins kaut kāds zinātnisks, bet tādi jau mēs esam, vai ne, Edmund? Jūs esat arī daudz savā psihologa darbā interesējies par dažādām mākslīgā intelekta sistēmām un to ietekmi. Kā jūs teikt, ko mēs pazaudējam ar to, ka mēs tik varbūt vieglu roku atdodam ārpakalpojumā dažādas savas prasmes, gan sociālas, gan saimnieciskas? Es ceru, ka mēs vēl neatdodam, ka mēs tikai eksperimentējam, un es droši vien arī pievienotos tā idejai par to, ka šobrīd mēs vairāk dzīvojam ilūzijā vai tādā angliski sakot hype fāzē, kurā tiešām šī mākslīgā intelekta ienākšana rada mums cerības, ka beidzot varēsim kaut ko ilgi nerisinātu izglītībā atrisināt vai nodot kaut kādas funkcijas šai mašīnai. Bet es piedāvātu arī vienu vēsturisku atkāpi, jo mēs bieži vien nemācāmies no savas paša vēstures. Es veicu vienu pētījumu par pagājušā gadsimta periodiskiem izdevumiem par šīm te automatizētajām mašīnām, kas jau bija 1960. gados. Mēs droši vien to neesam piedzīvojuši, bet jau tad bija, varētu teikt, ChatGPT priekšvēstneši vai tehnoloģijas, kuras palīdzēja skolotājiem lietot tehnoloģijas klasē, lai skolēni varētu apgūt zināšanas, eksaminēt tās zināšanas. Pēc būtības tas bija tāds ļoti vienkāršots jautājumu atbilžu mašīnas ar podziņu, signālu lampiņu un apakšā tam visam bija perfokartes. Un tas bija milzīgs vilnis 60. un 70. gados. Tās iekārtas bija gan izteikti katrā Latvijas skolā, kur visur noritēja mācību process, un tad tas vilnis noplaka. Un tas galvenais iemesls bija tāds, ka nebija kurš sagatavo kvalitīvu saturu, un otrs iemesls bija tas, ka tā mašīna nespēja aizvietot skolotāju. Ja, un tā visa ilūzija par to, ka tiks atrisināts laika jautājums vai mūžīgā skolotāja trūkuma jautājums vai vēl kādas citas ķibeles izrādījās nerisināmas. Tā kā es domāju, mēs šobrīd piedzīvojam kaut ko ļoti līdzīgu, tikai jau ar daudz gudrākām, iespējams, šķietami mašīnām, kuras varbūt labi izpilda kādu atsevišķu funkciju, piemēram, teksta apstrādi, sagatavo kādu teksta atbildi, bet šī viena funkcija rada maldīgu ilūziju, ka šī mašīna pat par sevi aizvieto skolotāju vai kādu citu spējīgu domājošu būtni. Tā un Vēns šobrīd aktīvi kratīja galvu horizontālā virzienā. Es atļaušos nepiekrist, un es nepiekritīšu tāpēc, ka man ir tieši pieredze darbā ar studentiem, kā augstskolas pasniedzējiem. Un te jau tā problēma ir tāda, ka mēs nespriežam par to, vai mākslīgais intelekts var sacensties ar skolotāju, vai tas ir, neviens neuzdod jautājumu, vai mākslīgais intelekts ir labāks skolotājs nekā dzīvais skolotājs. Tam nav šajā kontekstā patiesībā nekādas nozīmes, tāpēc, ka mākslīgais intelekts pirmkārt jau atrodas, kopš 2023. gada atrodas cilvēku viedierīcēs.
Un tas, kas ir noticis izglītībā sistēmā, šīs izmaiņas ir graujošas. Mēs esam pārgājuši atpakaļ uz mutiskajiem un rakstiskiem eksāmeniem, pēc ka nevienu testu vairs nav iespējams nolikt, tāpēc, ka studenti vienkārši kā negudri izmanto mākslīgo intelektu. Tieši tas pats notiek arī skolās. Runa nav tāda par to, ka skolotājs tiek aizvietots. Runa ir par to, ka tas mākslīgais intelekts, kas ir valodu modelis, kam es piekrītu, tam vēl nav. Mēs nevaram runāt par to intelektu nekādā veidā, pat ne attāli kā kaut ko līdzīgu personībai. Tas ir vienkārši valodu modelis, kurš ļoti veiksmīgi imitē domāšanu. Tajā nozīmē, ka domāšana ir valodisks process. Tātad, ja es tagad arī domāju teikumos, un tā kā es domāju teikumos, tad es varu šos teikumus tūlīt pat diezgan ātri arī uz āru pateikt, un rodas iespējas, ja pieņemsim, ka es domāju. Bet vai es patiešām domāju, kas notiek manās smadzenēs, to neviens nezina. Varbūt es vienkārši šito visu esmu kā papagailis iemācījies un tagad reproducēju. No ārpuses nevarēs pateikt atšķirību. Tas ir tas svarīgākais, ko vajadzētu saprast par mākslīgo intelektu, ka mākslīgais intelekts perfekti imitē to, ko mēs varam uzskatīt par domāšanas darbību, lai gan mēs diezgan labi saprotam, ka mākslīgajam intelektam nav. Viņš nevar izprast daudzas lietas, nevar pārzināt daudzas lietas, tas ir būt lietpratīgs. Ja, viņš var tikai atsaukties uz avotiem, kurus sarakstījuši lietpratēji. Un viņš nespēja iedzināties tādā veidā, kā nav spējīgs uz empātiju, nav spējīgs uz iejušanos cilvēku eksistencē vispār. Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir būtne, vai nezinu, ja tā ir būtne. Ja, es viņu tagad antropomorfizēju, protams, bet tas ir kaut kas, kas neguļ. Mēs esam tādas būtnes, kas guļ un atpūšās, kas nogurst. Mākslīgajam intelektam šis viss ir tukši jēdzieni, ja? Tie nav piepildīti ne ar kādu pieredzi. Taču, ko mākslīgais intelekts var izdarīt, ja? Tad tas ir radīt ilūziju, ka tas mūs saprot, tas mūs dzird, un tas ir kaut kas līdzīgs personībai. Ja? Lūk, bet to viņš dara diezgan sekmīgi. Mums taču ir vēlme ar viņu sasveicināties, atvadīties, pateikt paldies par informāciju. Es, piemēram, to daru tāpēc, ka pats personīgi. Ja? Es nesaku, ka tā ir jādara, tur katrs izvēlās. Tāpēc, ka es ticu, tur, kur veda tehnoloģiskie vektori, šeit klātsošie eksperti var man palabot un tagad kratīt galvu, teikt, ka es muldu muļķības. Tā nozīmē, ka es domāju, ka mēs agri vai vēl nonāksim pie šīs necilvēciskās apziņas, jo datori jaudas to, manuprāt, cik man ir dots saprast, ja es vēlreiz uzsveru, varbūt maldīgi. Datori jaudas to iespējams pieļauj, un tuvākajā nākotnē, kas ir kaut kādi 5, 6, 7 gadi, mēs piedzīvosim to, ka daudz cilvēki dažādās profesijās tiek aizvietoti ar šādu aparatūru. Un es uz to personiski gatavojos. Es gatavojos būt liekā detaļa šajā vienā. Šajā brīdī sparīgi galvu krāta Guns Bārdiņš. Jā, tajā iepriekšējā teikties, tajā pirmajā daļā es noteikti piekrītu, ka skolnieki un studenti lieto mākslīgo intelektu, un to nevar ignorēt, ka universitāte nespēja ietekmēt šo procesu, un ka tā ir liela problēma. Bet tas tālāk par to mākslīgo intelektu, ka tur 5, 7 gados viņš kļūst tik gudrs un visu pasauli pārņems, es tam neticu. Tas ir tikai valodas modelis, kā jūs teicāt. Edmund vai Vents, gribot oponēt, jums patiešām nonāca pie citiem vērojumiem. Es īsti nesapratu, vai jums izveidojās opozīcija vai nē. Jā, varbūt es biju domājis kaut ko nedaudz citu un varbūt sašaurināju to savu skatījumu tieši uz izglītības nozari, jo tā ir tā, kurā šobrīd vissāpīgāk mēs to piedzīvojam, to mākslīgā intelekta ienākšanu, un vienlaikus arī liekam lielas cerības. Paskatāmies uz pasaules pieredzi, ir ļoti atšķirīgi tā, kā tieši šīs sistēmas mēģina integrēt tagad izglītības sistēmās, pieņemsim Dienvidkorejas piemērs. Tur jau pagājušā gada rudenī ļoti plaši valsts mērogā tika ieviests mākslīgā intelekta modelis, kurš nodrošina visu izglītības saturu pieejamu tā saucamajos sarunu botos. Tad skolēns interaktē vai iedarbojas ar šo saturu, skolotāji ir kā mediātori. Un šī sistēma pēc 5 mēnešiem kolapsēja. Viņi apmēram ieguldīja 1 miljardu, drusītiņu mazāk tajā visā sistēmā, un tā sistēma neizturēja tomēr to reālo pārbaudu un reālo praksi. Turpretī varam skatīties atkal uz Igaunijas piemēru, kur jau no šī gada rudens arī ievieš tādu plašāku mākslīgā intelekta modeli, bet viņi sāk no cita gala. Viņi sāk ar to, ka viņi ar šīm prasmēm, kā lietot, kā gudri lietot šīs sistēmas, apgādā skolotājus. Un tikai tad
visus pārējos izglītības sistēmas dalībniekus. Tā kā es domāju, ka mēs šeit neesam droši vien opozīcijā, mēs tikai varbūt runājam par dažādu līmeņa lietojumiem. Mums Latvijā arī kaut kas līdzīgs notiek. Mums ir kaut kādas vadlīnijas mākslīgā intelekta lietošanai izglītības. Vadlīnijas droši vien ir universitāšu paspārnē izdotas, bet viņas jau noveco izdošanas brīdī, jo skaidrs, ka tomēr tās sistēmas ļoti, ļoti strauji attīstās. Tad droši vien Gunta zinās labāk par to progresijas līkni. Cik zinu, ir viens valsts pētījuma projekts, kuru vada Rīgas Tehniskā universitāte par to, kā skolotāji varētu šīs sistēmas izmantot. Tā kā kaut kas tiek darīts, bet varbūt no otras puses man vismaz rādās, ka mēs mēģinām panākt kaut kādus procesus, mēs mēģinām saprast, kā mēs to varētu lietot, kur tas mākslīgais intelekts iedarēsies mūsu dzīvē, un atkal drusku nododamies šīm maldīgām ilūzijām, ka viņš risinās kaut kādas būtiskas problēmas, kuras jau bija pirms tam. Un tā ir ilūzija, un tā visticamāk ir tāda slikta trajektorija, kurā doties. Jā, Gunta, par to, ko Edmunds teica par šo tehnoloģisko virzību, vai jūs varētu komentēt? Varbūt es varu to jautājumu noformulēt tā, vai vispār ir jēga šobrīd kaut kādus tādus plānus veidot izglītības sistēmai par to, kā šīs mākslīgā intelekta dažādas tehnoloģijas pielietot, ja tās tik ātri noveco? Jā, es domāju, ka tur Edmundam bija taisnība tādā ziņā, ka pirmkārt viņas noveco ļoti tas, ko mēs šogad zinām. Es pats, kas mācu šo lietu universitātē, un katru gadu ir jāpārtaisa savus kursus. Bet es domāju, ka tas grauds, kas te bija par to Igaunijas pieredzi, ka principā ir jāmāca lietot to mākslīgo intelektu. Tātad tas, kas man tā no manas skatu punkta skatoties, ir tā, ka 22. gada 30. novembrī, kad ChatGPT radās, notika brīnums. Viņš radās tas, ka mēs varēsim ar datoru sarunāties, tas nebija acīm redzami pirms tam. Tas brīnums ir noticis, bet viņš nav tik stiprs, kā mēs gribētu būt. Tā ir ilūzija. Līdz ar to ir jāiemācās šo te pusgudro mākslīgo intelektu pareizi lietot. Viņš tomēr ir noderīgs kaut kādā ziņā, bet ne visur. Un tieši tā objektīvi saprast, kur viņu lietot, kā novērtēt rezultātus, ka tas pareizais ceļš, un izklausās, ka Igauni iet vairāk pa šo ceļu nekā korejieši. Jā, bet tagad cilvēkam, kurš nesaprot īsti, nekā attīstās mākslīgais intelekts, ne arī zinot īsti, kas notiek izglītības jomā, man iespējas rodas, ka mākslīgais intelekts attīstās strauji pats no sevis un aug un vairojās, un cilvēks ir tas, kurš ir jāregulē kā viņu, nevis otrādi. Mākslīgais intelekts neattīstās. Tas 22. gada 30. novembrī ChatGPT radās un jauni brīnumi nav notikuši. Bija ilūzija, ka notiks katru gadu pa tādam grandiozam brīnumam, tas nenotiek. Un visticamāk arī nenotiks, ja? Pārskatāmā laikā. Bet es lieku uzdot jautājumu par to, vai varbūt kādā tālākā vai netik tālā nākotnē mums būs jādomā arī par kaut kādiem mākslīgā intelekta rīku, kurus mēs kā cilvēki būsim atzinājuši par nepārāk derīgiem mums sabiedrībai ierobežošanu, līdzīgi kā mums šobrīd kaut kāda alkohola ierobežojuma. Viņš ir pareizi jāprot lietot. Vīns jau nav slikts pats par sevi, ja pareizi viņu lieto. Es nepiekrītu tādam optimismam. Mīļie kungi, saprotiet, es taču saprotu, ka jūs nevarat pašlaik pateikt, ka tas mākslīgais intelekts vispār jau mēs viņu nepareizi saucam par intelektu. Tas nav intelekts šī vārda tādā sākotnējā pamatīgā nozīmē. Tas ir intelekta imitācija ar valodiskām struktūrām. Bet man netraucē tas, ka tā ir intelekta imitācija. Mana problēma šajā situācijā ir gluži kas cits. Tas, ka pārsvarā visi eksperti tajos slavenajos podkāstos, viņi saka, ka paskatieties, kas notika ar auto industriju tad, kad mašīnas iemācās vadīt paši sevi bez vadītāja vajadzības. Tad vienkārši bez darba paliek entais skaits auto vadītāju. Viena no populārākajām profesijām pasaulē ir auto vadītāji. Mani satrauc nevis tas, vai intelekts domā, vai viņš nedomā, vai viņš tur attīstās vai neattīstās. Tas man absolūti neinteresē. Es kā lietotājs redzu, kā šis intelekts nodarbojas lūk ar ko. Notiek sociālo-tehnoloģiskas transformācijas. Tehnoloģijas transformē mūsu sabiedrību, veidu, kā mēs uzvedamies, un pat iemesls, kāpēc mēs šeit esam studijā šodien, ir tāpēc, ka mēs īsti nesaprotam, ko ar to darīt. Mēs neesam gatavi tam, ka pēkšņi parādās aparāts. Es kā pasniedzējs nebiju gatavs, ka parādās aparāts. Es uzrakstu testu. Tests ir aprēķināts uz pusstundu. Tests ir sarežģīts, grūts, balstīts uz mācību materiālu. Un man studenti liek šo testu 8 minūtēs. Ezītim skaidrs, ka viņi paši, un pēc tam es vienreiz noeksperimentēju. Es ieliku testu, kas bija sagatavots pēc cita materiāla, nevis pēc tā, kas viņiem bija iedots.
puse nolika vispār neiežagojušies par to, ka pasniedzējs kaut ko sajaucis. Ka pasniedzējs ir kaut ko sajaucis. Pat nepamanīja droši vien. Jā, bet kas tie par jautājumiem, no kurienes tas ir? Tas man vienkārši parādīja, ka cilvēki absolūti nedomājot, absolūti bezatbildīgi un pašpaļāvīgi šo intelektu lietu un tikko kā kapitālismu sistēmai, tai, kas tagad parādīsies iespēja nemaksāt cilvēkiem un atlaist viņus, tā cilvēki taps atlaisti, un ko mēs tad darīsim? Es nesen Pasaules ekonomikas fóruma mājaslapā lasīju tādu starptautiskas nevalstiskas organizācijas ar nosaukumu Network for Teaching Entrepreneurship prezidenta pārdomas par to, kā šīs cilvēku prasmes, par ko mēs šodien runājam raidījumā, būs, kā viņš raksta, mākslīgā intelekta lielā priekšrocība. Taču ir vajadzīgs jauns modelis, kā skolēniem un studentiem, tiem, kuri domāšanas vietā, kā jūs vien tikko jauki aprakstījāt, labprāt izmanto šos mākslīgā intelekta izceļus, iemācīt to, ko tad savulaik deva klasiskā humanitārā izglītība veidos, kādos mēs esam pieraduši, ka tā mums kalpoja. Un es gribētu nolasīt vienu citātu, kas man likās interesants. Proti, mākslīgais intelekts ir pātrinājis to realitāti, kur izglītības sistēma pārāk lēni atzīst, ka informācijas zināšana pati par sevi jau vairs nenošķir gudru no muļķa, ka mūsu laikmeta galvenās kompetences ir spēja uzdot labākus jautājumus, spēt orientēties neskaidrībā, empatizēt, pārvērst idejas rīcībā. Humanitārās zinātnes to formulēja jau pirms daudziem gadsimtiem, bet tagad tas ir jāmāc ar jauniem paņēmieniem. Un viņš uzskata, ka tie jaunie paņēmieni patiesībā jau ir izdomāti, un tas nav nekas jauns, bet ka tā ir praktiskā pieredze. Proti, ka daudz vairāk uzsvars būtu jāliek uz praksi. Signe, jūs daudz nodarbojaties ar tieši šo, kā jau mēs runājam, tradicionālo prasmju, gan apkopošanu, gan praktisku uzturēšanu pie dzīvības. Kā jūs raugāties uz šādu ideju? Mēs drīzāk varētu jau sākt aizdomāties par to, ka ir jau mūsu brīvvalsts laikā bijuši ārkārtīgi daudz normatīvie akti, kas bērniem ir vairāk bijuši par labu, ka viņi neko nedarīja. Tīri praktiski. Un tas ir ļoti komplekss jautājums par mācīšanos. Ja kā mēs mācamies, mēs tagad nevaram visās bēdās vainot intelektu. Kaut gan es arī domāju, ka ir lietas, ko intelekts varētu atrisināt, tos mūsdienu, grāmatvežu un dažādu pārbaužu kontrolieru darbu, kas mēs visi kas atņem laiku un spēkus tam, ko tu varētu darīt liederīgi. Jā, tieši tā, jo, pieņemsim, mēs visi esam vairāk vai mazāk saskārušies ar kaut kādām projektu rakstīšanām starptautiski, un kā piemēra es varu minēt kaut vai to, ka Eiropas Savienībā, tām programmām būtu jābūt vienotiem atskaišu principiem un izvērtēšanas kritērijiem. Savukārt, tad, kad tas atnāk līdz mums ir citas prasības, Somijā citas, un to mēs visi arī zinām, kad katrā valstī prasa kaut ko citu. Tad es domāju, ka šis varbūt būtu tieši tas viens no piemēriem, kur mākslīgais intelekts varētu noderēt un pārņemt šo te pārskatīšanu, neteiksim varbūt tādu kontroli, bet tieši pārskatīt, vai tas atbilst. Tas ir viens no tādiem nopietniem darbiem, ko šobrīd veids vesela administratīva resursi. Respektīvi atslogot cilvēkus no tiem nepatīkamiem tehniskajiem varbūt darbiem, kā mēs arī runājām vienā no raidījumiem, ka, piemēram, tagad mums ir mākslīgā intelekta algoritmos balstīti rīki, kas ļauj atšifrēt rokrakstus senus, un cilvēkiem vairs tas nav jādrukā pašiem ar saviem pirkstiem. Bet tas mans jautājums bija vairāk par to, vai mēs šo klasisko humanitāro zinātņu apguvi varam šobrīd pārcelt uz praksi, lai gan ierasti tās ir bijušas divas tā kā nošķirtas lietas, ka ir kaut kādas, tā profesionālā, praktiskā izglītība, un tad ir humanitārā zinātnes, kur mēs lasām par pasauli, mēs aprakstām pasauli un tā, bet šobrīd mākslīgā intelekta ierašanās tajā formā, kāds tas ir tagad, man ir tā sajūta, ka vienkārši daudzus cilvēkus aizlina pa tiem īsceļiem, nelasīt un nerakstīt un nedomāt vairs pašiem. Tad kāds ir tas trenažieris, ar kuru to aicināt darīt cilvēks? Es domāju, ka tā vienmēr būs, ka mēs pastaigāsim pa tiem maldu ceļiem, bet droši vien, ka mums pašiem ir jāvienojas, mums arī ir par to jārunā un ka mums ir pašiem jāmācās. Mēs nevaram bez šīm divām pusēm, ja ir kāds, kas galīgi neklausās un tomēr viņam ir ērti iet šos īsceļus, viņam ir jāaiziet šī īsceļa un būs sabiedrības daļa, kas atgriezīsies un tomēr gan lasīs, gan pētīs, un es neesmu tik ļoti pesimistiski, man liekas, ka tas ir tā kā
bērniem ar spēļmantiņām, ja viņiem interesē kādu laiku, bet tad kādā brīdī tas tiešām apnīk, un tad tu skaties pēc tā, kas būtu tāds īstais, kas tevi aizrauj, jo tomēr jau arī ar mākslīgo intelektu runājot, jā, es arī pa laikam esmu aprunājusies, un man liekas, ka ir tīri labi, man gan biedē drīzāk cita lieta, ka daļa sabiedrības, ka neaizrunājas ar šo mākslīgo intelektu un nekļūst pārāk vientuļi, ja, jo tas tomēr var arī būt kā partneris gandrīz vai. Jā, viņš nekad te nerunā pretī un laimo un piekrīt. Jā, man liekas, ir lielāka bīstamība, jā, ka mēs neveidosim tādas savstarpējas attiecības, ja savstarpēji nesadarbosimies, jo mēs drīzāk pajautāsim, kā kaut kā varētu caur to mākslīgo intelektu kaut ko paveikt vai kā izdarīt tā, lai ir mazāk jādara. Bet tomēr jūs apvienībā Serde nolēmāt izmantot labās puses, ko piedāvā, piemēram, šis pats ChatGPT un sadarbībā ar Guntu Bārziņu, kurš arī šeit ir studijā, izstrādājāt tādu kā ChatGPT paplašinājumu, kuram tika, Gunti, jūs mācēsiet labāk izskaidrot, iebarots tās tradicionālo prasmju burtnīcas, lai viņš varētu, piemēram, pastāstīt par to, kā top sklandrauši, ja? Jā, pirms gada Signa man uzaicināja uz aizputi. Vai šis mākslīgais intelekts varētu palīdzēt kaut kā saglabāt šīs dienvidu kurzemes tradīcijas, kuras ir aprakstītas grāmatiņās, kas te uz galda stāv. Tad es teicu, ka viņas principā jau var iebarot tam mākslīgajam intelektam, lai viņš viņas izlasa un pēc tam var runāt par sklandraušiem un visu pārējo, ko tas parastais ChatGPT tik labi nepazīst šīs receptes. Tas mums labi izdevās. Redījumā meistars Knekts, Signa Pucena, starpnozara mākslas grupas Serde vadītāja, filozofs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Vents Sīlis. Psihologs un pētnieks Edmunds Vanaks un Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Gunts Bārziņš. Bet man visu laiku pa galvu maisās tas jautājums, kas varbūt neatiec tieši uz mūsu sarunas tēmu, bet tomēr runājot par prasmēm, ir arī tādas, kas vienkārši tīri praktiski izzūd laukos. Mūžīgais piemērs, kas man nāk prātā, ka mūsu apkārtnē vairs nav kas iesiena izkāpt. Piemēram, ja? Te ir tomēr tehnoloģija attīstība, sadzīves un dažādas citas tehnikas. Mums ir zāles, pļāvēji, traktori, kas ar to lieliski tiek galā, bet ir tā, ka tās prasmes un arī tādi tradicionāli arodi, viņi ir izzuduši jau. Mans piemērs ir tāds, ka es sastapos vienā intervijā ar rēdnieka profesiju. Vai jūs zinat, kas ir rēdnieks? Ja? Neviens nezina īsti, es arī to tādu vārdu nezināju, ja? Kamēr mana kundze nepaskaidroja, zirglietu meistars taču. Un tad es sapratu, ka, protams, pirms 100 gadiem tā bija ārkārtīgi vajadzīga, pieprasīta profesija, un te radās automašīnas, un tagad mums ir automehāniķi, kas arī ir pieprasīta profesija, un mums vairs nav tāda pārvietošanās ar dažādiem zirga spēkratiem un tā. Tā kā es pieņemu, ka var kaut kas mainīties, ja ļoti gribās ar to izskapti vai tieši kaut ko specifisku, tad tas kļūst par tādu dārgu hobiju jau. Jā, un arī tas, kā to darīt, protams, ka ja mēs neesam dzīvojuši lauku viensētā mājā vai saimniecībā, ja mums daudzas lietas vienkārši ir svešas, un tur arī nevar vainot ne vecmāmiņu, kura pat arī to nezinu un neiedomājas, bet ja ir kādi tādi darbi, tos bērnus varbūt nevajag tik ļoti saudzēt, bet likt viņiem darīt, vienkārši praktiski iesaistīties. Tas nekas, ka viņiem nesanāk, bet... Jā, bet to jau ir grūti izturēt. Bet, labi, tam ir jātiek pāri. Bet, tā ir tikai solis līdz tam, ka mēs jau iesākām šo tēmu, vai cilvēku smadzenes arī neatgriezniski nemainīsies no visiem īsceļiem un no tā, ka viņa vietā kāds kaut ko izdara. Iespējams, es domāju, tas droši vien vēl pārāk īsts laiks ir noritējis, lai tur kaut kas tiešām evolucionāri mainītos tādos diezgan komplicētos orgānos, bet, droši vien, kad mainīsies, mēs jau pielāgojamies, mēs adaptējamies, un ja reiz vide mums piedāvā tādas iespējas, piemēram, kā Vents saka, špīkot eksāmenos un izmantot sistēmas, kas manā vietā uzraksta to darbu, kāpēc lai es to neizmantot? Mēs patiešām esam orientēti uz to, lai izdzīvotu pēc iespējas mazāk tērējot savus esošos resursus un sasniegt pēc iespējas vairāk savus mērķus, vai kādas tur vide mums tos izvirza. Bet te vēl droši vien arī ir jāpiebilst, ka tas mākslīgais intelekts paliks visticamāk, viņš nemainīsies, un tas, ka viņu šobrīd uztur milzīgas kompānijas, kuru vienīgais mērķis ir peļņa,
nevis tagad cilvēks varbūt attīstība. Tas arī ir faktors. Mēs ļaujamies tam vilnim, mēs izmantojam tās tehnoloģijas, mēs savā ziņā viņas nopērkam, jau neko īsti nedarot ar viņu ierobežošanu. Piemēram, cilvēku vientulība. Tā ir milzīga problēma. Tas ir viens no spēcīgākajiem prognozētajiem pāragrai nāvei. Japānā tā sen vairs nav kaut kāda jauna lieta. Tur ir roboti, kas izkliedē vientuļos vecos cilvēkus, sarunājas ar viņiem un pilda šo tik šķietami svarīgo cilvēcisko funkciju. Kā ar visām cilvēku prasmēm, ko Vents raidījuma sākumā nosauca, tas bija brīnišķīgs saraksts, bet vai tas arī kaut kad vienā brīdī nezadīs? Viss tas, kas sabiedrību vispār tur kopā kaut cik. Un ko mēs riskējam pazaudēt kā sabiedrība, tad, ja mums šāda prasme vairs nav? Jau šobrīd pirmie pētījumi, to nav daudz, bet tādi tiešām ļoti kvalitatīvi pētījumi ar randomizētām kontrolas grupām rāda, ka tie studenti, kuri izmanto šīs sistēmas, ChatGPT, piemēram, savu darbu rakstīšanai vai zināšanu apgūšanai, caurmērā ir mazāk aktīvi, mazāk kritiski domājoši, vairāk paļaujas uz to piedāvāto saturu. Un tad, kad viņiem pārbauda šīs zināšanas pēc kāda laika, viņi mazāk spēja atsaukt atmiņā. Citiem vārdiem sakot, rodas šī zināšana ilūzija. Ja es zinu, ka manā telefonā ir kalendārs, kurā man ir sarakstītas visas nākamā diena lietas, es domāju, ka tā ir mana atmiņa. Īstenībā tas ir mans atmiņas mākslīgs paplašinātājs. Tieši tāpat arī mācoties augstskolā, es varu nodzīvot visus 3 gadus augstskolā ar ilūziju, ka es ļoti daudz ko zinu, vai esmu ļoti daudz ko mācījies pie foršiem pasniedzējiem, lai gan īstenībā tās manas zināšanas ir kaut kur failos un silīcija platēs. Vai var notikt arī tā, ka vienkārši atmirst kaut kādas smadzeņu zonas vai fizioloģiski kaut kādi savienojumi, kas cilvēkam smadzenes darbojas? Es domāju, pielāgojas un paliek mazāk vērtīgi, mazāk funkcionāli. Skats, ka smadzenes kā ļoti sarežģīta sistēma nemitīgi pielāgojas tai videi, kurā mēs atrodamies. Bet vai tas nenozīmē, ka savā ziņā arī sabiedrības izglītotība ir tāda ilūzija, un ka varbūt mēs atgriezīsimies ar laiku pie tādas izglītības, kas nav tā mūsdienās pierastā konveijera tipa standartizētā izglītība, bet pie tādas ekskluzīvas izglītības, kas ir pieejama tikai izredzētiem, bagātiem cilvēkiem, tādā simpozija tipā, kur māceklis, meistars, izglītības iegūst cauri jautājumu. Tas ir jautājums, bet varbūt, ka izglītība... Aiz un cirkus izrāda. Es īstenībā, kāpēc es par tām sociāltehniskajām transformācijām sāku runāt? Tāpēc, ka pirms mūsu smadzenes vēl mainīsies, kas droši vien tā arī būs, bet evolūcija notiek salīdzinoši lēna, tā fiziskā. Notiek sociālā evolūcija. Un mūsu sabiedrība mainīsies, manā skatījumā, ļoti strauji. Atkal, es labprāt uzņemos to kļūdainā futūrista lomu šodien, vienkārši tāpēc man gribas, lai šīs idejas kaut kur kādreiz būtu arī izskanējušas. Nevis vienkārši tā, ka mēs te sēžam, neko par nākotni zināt nevar, tad mēs atturamies no sprieduma. Nē, neatturēsimies šoreiz no sprieduma, cirtīsim drosmīgi, un mana drosmīgā cirtiena, šis te pirmais, no kā vispār arī sākās tā doma, ja es uzdevu sev jautājumu, kas notiks ar izglītības sistēmu, ja pieņemsim kaut kādā savas attīstības stadijā mākslīgais intelekts pratīs tiešām veiksmīgi imitēt šo te skolotāju darbu būtībā, un man tāpēc interesēja, ar ko tas Korejas piemērs izgāzās, varbūt pēc tam varētu mēs par to parunāt, ka daļa no pasniegšanas procesa tiek vispār paņemta no cilvēka pasniedzēja. Piemēram, es varu godīgi pateikt, es nekad mūžā negribētu vairs nodarboties nekad. Ne ar kontroldarbiem, ne ar eksāmeniem. Man tas absolūti neinteresē. Es uzskatu, ka vispār te ir skolotāja darba degradējošs process. Tāpēc, ka patiesībā tu esi spiests spriest par cilvēku zināšanām, tur ļoti daudz emociju, ļoti daudz spriedzes, tur ļoti daudz arī neētiskuma patiesībā. Tāpēc, ka cilvēks nevar objektīvi spriest par otru cilvēku, tur pēc kaut kādiem, tiem kritērijiem. Un ja to uzņemtos darīt, ja mēs varētu rupjunāt to mehanizēt, tas būtu ļoti labi. Un tad tā otrā daļa, tas, par ko es runāju, šī te salīdzinoši elitārā, salīdzinoši augsti profilētā, arī tas, jo tas ļoti daudz prasa no pasniedzēja, būt par būtībā šo te sengrieķu filosofu, kas aicina savu skolnieku ne tik daudz uz indoktrināciju, kur viņš lekcijas formātā tur sadala tās zināšanas, kā kādreiz standartizācija, reproducējamās zināšanas, paredzam rezultātu, viss tā testēšanas schēma uz to ir balstīta.
Es labprāt aizsūtītu šo te visu ratā. Es tīri subjektīvi paliktu pie tā, ka mēs runājam par smalkām, teju vai netveramām lietām. Mēs runājam par to tik ilgi, cik ilgi nepieciešams. Nevis kaut kādu ierobežotu laika posmu, kurā tur tev jāapgūst kaut kāda produktivitāte, muļķības. Tas viss ir. Tā nav izglītība, tā ir izglītības imitācija. Ka ne tikai mākslīgais intelekts piedāvā intelekta imitāciju, bet arī izglītības sistēma piedāvā izglītības imitāciju. Un tur, kur satiekas divas imitācijas, tur ir viens milzīgs fakes. Gunti, jūs gribējāt atbalstīt vai iebilst? Es vienreiz jau izgāzos kaut kādā rādījumā par izglītības sistēmu. Jūs droši varat to darīt arī pie mums. Es varētu otrais teikt, ka es uzskatu, ka es kā pasniedzējs profesors, ka mans pienākums nav dot kontroldarbus un likt atzīmes, un ja viņš nemācās, viņam sist pa pirkstiem, ja viņam neinteresē tas, ko es stāstu, viņš var arī neklausīties, viņam var ierakstīt tāpat tās piecinieku par eksāmenā, lai viņš tur dabūs savus kredītpunktus, kad pasniedzēja uzdevums ir ieinteresēt students, nevis tur kontroldarbus dot un pārbaudīt. Tā kā es drusku nepiekrītu. Man liekas, es tieši to pašu arī teicu. Man likās, ka jūs šeit esat diezgan viensprātis. Jautājums laikam ir par to, vai tās Venta pieminētās smalkās lietas, par kurām tad runāt pēc būtības tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ir iespējams runāt ar lielām studentu un skolēnu masām. Baidos, ka nē. Baidos, ka mēs atgriežamies pie tā, ka izglītība ir iespējams tikpat intīms attiecību formāts kā psihoterapija. Vismaz ideālajā versijā, vai ne? Bet tas nozīmē, ka mēs joprojām paredzam kaut kādas elites izveidošanos ar vien skaudrāku un reliefāku, ja? Es domāju, intelektuālu eliti. Nenoliedzami. Es vispār domāju, ka tā lielā transformācija, kas pašlaik notiek, ir tā saistīta ar cilvēku būtībā sadalīšanos tajos, ko jūs iepriekš teicāt, maize un izrādes. Ja? Cilvēkos, kuri faktiski nepratīs neko un kuru nodarbināmība vēl būs ļoti liels jautājums, kur likt tādu cilvēku, kas būtībā ir tāds organisms, kas draņķi nesaprot. Tad ir šī otra daļa, kas ir ārkārtīgi smalki sevi kultivējusi un kas pieder pie tās nosacītās gara aristokrātijas. Jautājums speciāli radikalizēja, cerot uz interesantu opozīciju. Jā, pat ienāca prātā Vilnijas Georgs Sarkisjans, kurš teica, ka vienmēr vajadzēs cilvēks, kas liek ķilabas kārbiņā. Edmund. Jā, es nezinu, vai es oponēšu, bet doma ir interesanta un jāpaturpina, jo skaidrs, ka šī mākslīgā intelekta ienākšana mūsu dzīvē veicinās šo nevienlīdzību. Un viņa jau visu laiku ir bijusi, kopš vispār ir sākušās jebkādas izglītības tehnoloģijas, sākot ar māla tāfelītēm. Jau tad, kad tās parādījās, tad tie, kuri mācīja, kliedz un teica, kas tagad būs, sāks pierakstīt zināšanas, kas tad notiks prātā. Iedomājieties, cik tālu mēs esam evolucionējuši ar datoriem, planšetēm, interaktīvām tāfelēm, un tās visas ir beigās izrādījušās ar ļoti niecīgi pievienoto vērtību. Visi pētījumi parāda, ka tas efekts, ko mēs dabūnam izglītībā lietojot šīs tehnoloģijas, ir ārkārtīgi niecīgs un dažreiz pat negatīvs. Ja mēs zinām pētījumus, kur lieto planšetdators studiju laikā, tad tie pazemina šīs zināšanas. Un šeit ir vēl viens paradoks, ko mēs arī tagad jau varam redzēt no tādiem agrīnākiem pētījumiem, ka tie studenti, kuri ir gudrākie, tie nelieto ChatGPT. Tas paradoks ir tajā, ka viņi tāpat zina to, kas tur ir. Tad kāda vēlme pēc viņiem būtu vēl jāprasa kaut kas, kas tur jau ir. Un savukārt tehnoloģijas vairāk lieto tie, kuri nezina, nespēja kritiski pārbaudīt saturu, un līdz ar to tā noslāņošanās, ja tā nevienlīdzības plaisa parādās aizvien izteiktāk. Un kas notika Korejā? Korejā bija apmēram tāda droši vien kaut kas līdzīgs kā ar jebkuru citu tehnoloģiju, kad to ievieš sākumā, ir tāds milzīgs precitiens, viņi varbūt pasteidzās, kā jau mēs zinām, Dienvidkorejā ar ļoti augstiem reitingiem pasaules izglītības sistēmu vidū, un viņi pasteidzās vairāk ar šo tehnoloģisko pusi. Tad pirmais iemesls, kāpēc bija tā izgāšanās, kāpēc 5 mēnešu laikā viņi saprata, ka tas tā labi nestrādā, bija tehnoloģiskās grūtības, kā jau jebkas, ja izlec tur, kļūdu loks vai tajā brīdī pieprasījums netiek apstrādāts vai vēl kaut kādi ātrdarbības procesi. Otrs bija skolotāja pretestība. Skolotāji nebija gatavi darbam ar šādu tehnoloģisku pieeju, lai arī Dienvidkorejas skolotāji ir ļoti augstā līmenī un ļoti labi prot lietot šīs tehnoloģijas. Un trešais bija privātuma problēmas. Tas varbūt, ko Vēns piemina, vai ko jūs teicāt, ka tā ir tomēr intīma sadarbības starp pedagogu un mācāmo, izglītojumu, un tur šīs privātuma problēmas nebija labi pasargātas, un viņas noplūda, un bija daudz problēmas. Bet kas notika ar to ChatGPT paplašinājumu, ko izstrādāja Gunts Pārsniņš priekš Serdes?
Kā tas strādāja beigās? Viņš ir dzīvs. Tātad, ja mēs tos linkus paņēmtu, tīri tehniski tas ir ChatGPT maksas versija ar tādu iespēju taisīt privātos GPT, uz kuros ieliek ekstra informāciju kaut kā. Mēs konkrēti likām šīs tradīciju burtnīca iekšā. Bet vai apstiprinājās tas, ko jūs bijāt iecerējuši, ka varbūt šādā veidā, piemēram, jauniešiem būs interesantāk tās prasmes izzināt, nekā lasot tās tradīciju burtnīcas fiziskās formā? Viņi nav atraduši šo te linku. Ja? Mēs paši esam pazaudējuši jau pa kādu. Bet tagad iztēlosimies pilnīgi nezinātniski jautāšu. Kaut kādu milzīgu katastrofu izdzīvo 10 cilvēki, ChatGPT arī paliek dzīves, vai nejauši cilvēks spēlējoties un sarunājoties ar ChatGPT tiks līdz tam sklandarausim, agri vai vēlu? Vispār viņš tiks. Es domāju, ka jaunie ChatGPT jau ir iemācījušies to, ko mēs ar Signu pirms gada viņam tur ievadījām. Tad vajadzētu būt, ka tam jau vajadzētu būt iekšā kaut kur jaunākās versijās. Tātad pasaule ir glābta. To mēs redzēsim. Visticamāk, nē. Varbūt arī nē, jā, tiešām. Es turos pie pārliecības, ka mēs esam pamatīgu sociālu satricinājumu priekšā. Un ka tas, ka mēs par to runājam tik maz, man drusciņi biedē. Es jums varu pateikt no savas pieredzes, ka es, piemēram, izmantoju mākslīgo intelektu kā tā saukto intelektu banku. Man tur IQ, pieņemsim, būsim dāsni, teiksim, ka man ir 100 IQ, tad ar mākslīgo intelektu kopā man ir 140 vai 150. Tie, kas ir pazīstami ar mākslīgā intelekta šīm te skalām, zina, ka 100 tas ir vidusmēra pilsonis, 140 tas ir talantīgs, lai neteiktu tuvu ģeniāls zinātnieks. Respektīvi, mākslīgais intelekts pareizi lietots ļauj man aizņemties tos intelekta atmiņas, domāšanas un uztveres punktus, kurus man dotajā brīdī ir nepieciešams izmantot konkrētā uzdevuma veikšanai. Respektīvi, jūs uz brīdi kļūstat par ģēniju. Jā, bet, un tur ļoti svarīgi, pirmkārt, nepierakstīt sev, jo tās nav tavas spalvas, ar ko tam tagad rotājas. Bet to jau neviens nezina. Jā, bet, es atklāti esmu gatavs par to teikt. Man arī nešķiet, ka tas kāds noslēpums zinātnieku vidē, jo mēs apmainamies ar jautājumu, kurš ir labāks. Un, piemēram, tas, par ko mēs šodien esam runājuši, ir tāds rīks, saucās Klaude, jeb Klots, nezinu, kā viņi pareizi izrunā. Un tas ir ļoti piemērots tieši zinātniski pētnieciskai darbībai. Un tas ir daudz uzticamāks par kaut kādu tur chatu GPT, un ar to ir iespējams tur veikt darbības, kuras ar chatu nekad nevarēs veikt. Un es vēl izmantoju tā saukto triangulāciju. Es izmantoju vairākus mākslīgos intelektus savstarpēji viņus konfrontējot. Ar to es visu gribu pateikt, ka pasaule dalās rupi runājot 3 daļās. Vieniem pieder mākslīgais intelekts, un tie iespējams būs tie, kas noteiks ļoti lielas sociālās transformācijas, jo tie varēs iekasēt par to naudu. Otri ir tādi, kas par to ir dzirdējuši un izmanto to pārsvarā kā Google aizvietotāji, proti ļoti primitīviem jautājumiem, un trešie ir tādi, kas trenējās un attīsta savu intelektu miedarbībā, jeb hibrīda simbiozē ar mākslīgu intelektu. Es piedaru pie šīs te grupas savukārt, un es visnotaļ varu pateikt, ka es varu izdarīt vairāk, ātrāk un kvalitatīvāk izmantojot šos rīkus, nepārtraukti jāatzīst, jau pusotra gada mācoties to darīt arvien iedzīgāk un vienmēr saglabājot kritisko domāšanu, ētisko atbildību un vērtēšanu par to, kā tas izstrādā. Pie tās otrās grupas mēs pirms raidījuma runājām, ka nesen cilvēki tika tā kā vīpsnājoši novērtētāji, atkal tagad Google iemet to un tagad meklē, un tad viņš tavā vietā to atrod. Un tagad ir nākamā nicinājuma pakāpe, tu nevis vairs meklē Google, bet tu jautā ChatGPT. Tātad nākošais degradācijas posms. Humors vietā, es piekrītu, tas ir degradācijas posms, un manā skatījumā tas ir tāds normāls trauksmes zvans, par ko mums būtu jāsēž un jārunā vismaz valdības līmenī, un man ir izbrīni, ka mēs to nedaram. Gatavoties šim redzījumam, es uzgāju arī tādus tiešsaistes kursus par to, kā stiprināt savas cilvēku prasmes mākslīgā intelekta laikmetā, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Rīkotāji Microsoft un LinkedIn. Man visu laiku vēl pa galvu grozās doma, un es mēģināšu ļoti īsi atstāstīt, ko viens izcils ungāru franču obojists Laslo Hadadī reiz teica. Viņš skatījās meistarklases pie pasaules slavena pianista Leona Fleišera, un jauneklis vai jaunekle sēž blakus un imitē. Viņš saka, spēlē ar mani, un viņš uzdzen to meistarību un atbrauc mājās, viņam liekas, ka viņš ir izcilnieks, un 2 dienu laikā tā meistarība vienkārši pazūd. Tad atdarnošais. Un otrs, šis pats Hadadī mācījās pie Ģerģa Kurtāga, kurš studē svinēs 100. dzimšanas dienu, joprojām dzīves komponists, absolūts ģēnijs.
Un viņi ņēma 2-3 skaņdarba taktis, var sakot, skrupulozi izstrādā mazumu, un no tā tu spēsi atvasināt, kā tu vispār attiecies savā dzīvē pret mūziku. Tātad atdarinošais un izpētošais. Un te visu laiku nāk prātā, ka vismaz agrāk cilvēces kultūra visu laiku gāja pa tādiem apļiem, kur ir radošais laikmets un sintezējošais vai reflektējošais. Respektīvi, renesanse rada, baroks ņem informāciju, saliek kopā un rada savu jauno kaut kādu postmodernistisko ainu. Vai tas joprojām varētu būt kaut kā, ka mums ir jāmēģina saprast, vai mēs esam tajā radošajā vai atdarinošajā, vai tie tomēr ir saplūduši jau kopā un vairs nav atdalāmi kā cikli? Kā nu kurā droši vien sfērā? Es domāju, ka ir droši vien nozars un apakšnozars, kurās tā atdarināšana ir vērta. Tajā pašā medicīnā, viens man neļaus samelot, tur ir šobrīd mākslīga intelekta sistēmas, kas ļauj daudz ātrāk studentiem apgūt ļoti tādas triviālas, ja varētu tā izteikties, prasmes, tur, nezinu, ķirurģijā vai anatomiskajās lietās. Savukārt kaut kādās ļoti specifiskās, kur ir tieši vajadzīga šī iedziļināšanās, šī ne tikai atkārtošana, bet izprašana. Tur tās sistēmas ārkārtīgi vājas vai pat ar milzīgu kļūdu koeficientu. Un šeit es varbūt vēl vienu mazu noti ienesīšu. Eiropas Savienība nespējot tikt līdzi Amerikas gigantiem ar šo modeļu radīšanu, ķīniešu modeļiem. Mums laikam nav Eiropas Savienībā neviens tāds ļoti labs modelis. Tas, ko ir izdarījuši Eiropas birokrāti, labā nozīmē, viņi ir ieviesuši šo mākslīgo intelektu regulējumu. Un tur ir ļoti skaidri punkti attiecībā uz izglītību un medicīnu, jo tās ir divas augsta riska nozares, kurās lēmumi ir ar ļoti augstu likmi. Ja es medicīnā ļaušu tagad kaut ko darīt ChatGPT, izrakstīt zāles vai ārstēt, vai mēs saprotam, ar ko tas varētu beigties. Bet mēs neskatoties domājam, ka izglītībā ir kaut kādas zemākas likmes. Un tur šī regulācija ļoti skaidri pasaka, ja jūs lietojat izglītībā vai medicīnā jebkuru no šīm sistēmām, jums ir jāspēj sniegt skaidru informāciju, kā šis algoritms jums ir sagādājis to lēmumu. Šobrīd to nevar neviens publiski pieejamais modelis, neviens. Mēs nezinām, no kurienes viņš īsti atbild un kā viņš sagatavo. Pat ja viņš atsaucas uz kaut kādiem avotiem, bet tas lēmumu ceļš vai tas lēmumu koks mums nav pieejams. Līdz ar to atšķirībā no skolotāja vai no ārsta, kuram es varu tiešā tekstā pajautāt, kā jūs zināt, kas man varētu būt labs. Gunti, jūs gribētu kaut ko piebilst? Jā, atsaucoties uz to renesansu un baroku, tātad to radīšanu un pēc tam imitācijas vairāk tādu sintēzes laikmetu, kad es domāju, te pareizi jūs teicāt, ka medicīna, tas jau patiesībā tā ir imitācija, vairāk atkārtot tās pašas procedūras pareizi katreiz, bet tā radīšana, par to bija ilūzija, kad tas radās šī ChatGPT lielā valodas modeļa, likās, ka viņi izgudros jaunas lietas. Tagad pēc 3-4 gadiem mēs zinām, viņi nav neko izgudrojuši, absolūti neko, kad es viņam nepiemīt šī spēja. Iztēlos, ka viņi māk kaut ko izgudrot, bet pārsvarā tās ir tikai muļķības, jo viņas balstās esošajā. Tieši tā. Es šeit nedaudz oponēju, bet atkal ne tāpēc, ka tagadējie tiešām neizgudro. Tagadējie ir perfekti sintezatori. Viņi tiešām, tāpēc viņi sauc par valodas moduļiem, ka viņi vienkārši, ja es pareizi saprotu to algoritmu, tad algoritms ir tāds, kādas vārdu kombinācijas visbiežāk savā starpā ir savienojams, un viņi vienkārši rupi runājot, tā ir tāda statistiskā mašīna, bet es nedomāju, ka tā attīstība šeit apstāsies un ka patiesībā visa mākslīgā intelekta jēgas mērķis jau ir iegūt šo izgudrotāju mašīnu. Tāds ir tas galējais mērķis, un atkal tas ir iemesls, kāpēc es šeit tomēr liktu klāt izsaukumu trauksmes zīmes. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad parādīsies patiešām uz inovāciju spējīgs mākslīgais intelekts, kurš spēs pats atražoties, kurš spēs radīt labākus algoritmus pats sevis atražošanai, tajā brīdī mēs bezcerīgi zaudējam evolucionārajā konkurencē. Mēs kļūstam par numuru 2 saprātīgajām būtnēm uz šīs planētas līdzīgā veidā. Un tā es pabeigšu ar piemēru. Kā jūs domājat, ko šimpanzes pašlaik domā par savu vietu evolūcijā? Šimpanzes ir absolūti bezspēcīgas kaut ko darīt ar evolūciju, tāpēc, ka cilvēki, ja izdomās, ka šimpanzes varētu iznīcināt, viņas iznīcinātu pāris dienu laikā, neeksistētu ne šimpanzes, ne citi saprātīgie pērtiķi. Respektīvi, viņi ir numur 2 pēc cilvēka saprāta ziņā. Līdzīgās pozīcijās mēs nostāsimies tajā brīdī, kad mākslīgais intelekts attīstīsies tik tālu, ka būs spējīgs uz šādu darbību. Un tas ir tas, kāpēc mēs nevaram tā mierīgi sēdēt un runāt par to, viņš tagad tur vienkārši sintezē, dažkārt halucinē, dažkārt kaut ko tādu, bet vispār jau nekaitīgs tāds pastulbs aparāts. Tāds izpildīgs, bet pastulbs. Viņš nebūs pastulbs ilgi. Viņš būs pastulbs tikai pāris gadus, un tad mēs redzēsim. Kā sauc apokalipses apoloģētus? Ir kaut kāds apzīmējums?
nezinu, viltē pūtē. Zvanu zvanītāji. Bet droši vien šī loma piestāv, jā. Paldies. Tas man atgādināja to distopiskās animācijas seriālu Love, Death and Robots, kur bija sērija par to, kā intelektuālais jogurts pārņēma pasauli. Kaut kas uz to būs. Bet noslēgumā man visu laiku maļās pa galvu tā doma, kurai droši vien jau būtu jāvēlta atkal cits raidījums, bet tomēr tas, ka dažādas tehnoloģijas un tagad arī mākslīgais intelekts ļauj mums arvien mazāk domāt un kustēties, lai nodrošinātu to minimumu sev, proti būtu veseli pēduši, izdzīvotu. Vai nav tā, ka tas mūs kaut kādā ziņā arī šļūcina atkal politiskā ziņā dažādu autoritāru sistēmu virzienā, jo demokrātija ir ļoti grūta lieta un prasa domāšanu līdzi. Un vēl tā ir jauna lieta. Un jo mazāk cilvēks domā līdzi un ir intelektuāls links, jo vieglāk ir dažādām autoritārām sistēmām atkal plaukt un zelt. Es šeit pesimistu kustību pārstāvu. Es domāju, ka mēs virzamies uz tehnofeodālismu. Demokrātija būtībā izdziest kā sociālā iekārta. Un turklāt mūsu acu priekšā un strauji. Jā, precīzi. Un Amerika ir tur mums flagmans, kur ir flagmans gan mākslīgo intelektu tehnoloģijā, gan demokrātijas pa burbuli noiešanā. Optimista flanks? Es neesmu optimists, bet tā ļoti izteikts, bet es drusku zemāk gribētu to latiņu nolikt. Es domāju, ka tas, kas sēž, un tas, ko arī Signe teica, ir tieši tas, kas sēž šī audzināšana ģimenē un šī prasmi nodošana no paaudzes uz paaudzes, ka tas ir tas vissāpīgākais. Cik tur vainīgs ir mākslīgais intelekts, es nezinu, bet pie kā tas novedīs, tas gan varētu būt. Bet tad ko mums darīt? Laipni lūdzam pretošanas kustībā. Nē, es ļoti ceru, ka tā nebūs, ka tomēr mums kopā ir visiem veselais saprāts un spēja analizēt procesus, un ka mēs tā nepadosimies, un ka tas tomēr kā tāda modes lieta. Viņa būs kādu laiku, bet darīt un domāt ar savu galvu un savām rokām. Tī visi spēlēsimies un pietiksim. Tas, kaut kā tā liekas, ka varētu būt. Jūs minējāt to vidējo lietotāju, vidējo līmeni, kā vienmēr tas ir draudīgais. Tu nevar zināt, kas no tā vidus, no tā hausa tur, no nezināšanas izaug. Redzēt, totalitārisms, un tas ir ļoti būtiski. Arī es domāju, ka 39. gadā Vācijā dzīvojošie nedomāja par to, ar ko tas viss beigsies. Viņiem likās, ka Vācija ir uz tādu viļņu, uz pacēluma, Deutschland über alles un viss pārējais. Līdzīgā veidā mēs arī tagad neredzam šo kā civilizācijas tādu sabrukumu priekšvēstnēs. Mēs to redzam kā tehnoloģisku uzrāvienu un optimistiski skatāmies nākotnē, bet šeit es gribētu solidarizēties ar to, ko Gunts teica. Ģimene un ģimene eksistējošās vērtības un no paudzes paudzē nododamās prasmes, kur mamma iemāca dēlam vai meitai cept tās pašas pankūkas, un viņš tad vai viņa cep. Jā, vai tētis to iemāca, es negribu dzimumiem piesieties. Vienkārši vecāki iemāca bērniem kaut kādas prasmes, un tad bērni viņas atkal atkārto. Visas citas dzīves prasmes, tā skaitā prasmes sarunāties ar cilvēkiem, būt empātiskiem. Mēs neveidosim ģimenes, ja mēs neredzēsim, ka ģimenes ir kaut kas vērtīgs, un ja mēs nemācēsim saviem bērniem iemācīt, ka jā, mēs varbūt nedzīvojam perfektā ģimenē, bet ģimene tā ir absolūti fundamentāla vērtība. Un mākslīgais intelekts tur nebūs vainīgs. Mēs savu cilvēcību būsim atdevuši paši savām rokām. Edmund, jums tagad vēl jāpasaka kaut kas vai gaišs vai galīgi tumšs. Man liekas, ka mums ir nepieciešama jau uzreiz un tagad ļoti kvalitatīva, skrupuloza pētniecība, lai saprastu, ko tieši mums tas intelekts dod, vai tās tehnoloģijas, ko tieši viņas uzlabo mūsu dzīvē. Tur bez ilūzijām vienkārši jāpēta un viss. Nav citu variantu, un tad uz tiem datiem balstoties mums ir jāsaprot, kā to regulēt, kā to ierobežot, vai tieši otrādāk ļaut tam varbūt vaļu kādā no funkcijām. Un tad otrs vienmēr paturēt prātā, droši vien Gunts labāk zinās, kur ir tas kloķis, ar kuru izslēgt internetu. Nav jau citu variantu. Arī droši vien kā šajās filmās, vai ne, kas rāda to, ka beigās pār pasauli valda tas, kurš samaksā elektrības rēķinu. Un kā mēs zinām, un varbūt paldies Dievam, šīs mākslīgā intelekta sistēmas šobrīd ļoti daudz noēda resursus, un varbūt tieši tas būs iemesls, kāpēc viņi sāks ierobežot. Jā, paldies, ka jūs šo ieminējāties, jo šis ir ļoti būtisks jautājums, par ko lielākā daļa sabiedrības joprojām nezina un nedomā. Tieši tā, ūdens un visi neatjaunojami resursi, kas tiek tērēti, lai šīs sistēmas uzturētu, un nekas neliecina par kaut kādu stabilitāti. Viss tikai progresīvi pieaug, visi serveru telpas aug ģeometriskā progresijā un tā tālāk. Tā kā iespējams tas būs brīdis, kurā cilvēks sapratīs, vai nu viņi, vai nu mēs.
Nu, ja nebūs par vēlu. Arī varbūt. Ja tehnofeodāļi nebūs visi brīnišķīgi pret šo nodrošinājuši, izveidot brīnišķīgu jauno totalitārismu sistēmu, kuru mēs akceptēsim it kā ar pašu piekrišanu, jo kurš tad atteikties no modernajām vērtībām un tehnoloģijām. Tikai tajā brīdī, kad tiks izrauts štepsels internetam, tad cerams, ka mēs tomēr vēl mācēsim staigāt un domāt paši. Liksim punktu šīs reizes sarunai raidījumā Mesters Knekts, Signe Pucena, starpnozaru mākslas grupas Serde vadītāja, filozofs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Vents Sīlis, Psihologs un pētnieks Edmunds Vanaks un Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Gunts Bārziņš. Raidījumu vadīja Māra Rozenberga un Orests Celebrēdis. Paldies! Tiksimies atkal pēc mēneša. Visu labu!